Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear. Šodien Tavs Auto TV divi visnotaļ spilgti un interesanti auto no Honda modeļu krājumiem. Abi ar džipisku stāju, priekšējoriteņu piedziņu, ietilpīgu salonu un šim ražotājam raksturīgajām Japānas autobūves uzticamības tradīcijām. Dāmas un kungi, varat iepazīties kompaktais crossovers ZR-V un pilnībā elektriskais ENY1. Tā kā mūsu rīcībā ir divi auto, mums pievienosies arī divi viesi. Spilgts pašmāju duets, kas publiku neatstāja vienaldzīgu ar savu deksmi un izjusto spēli uz skatuves. Valters Pūce un Dainis Tēnis ir grupas Da Gamba mūziķi, taču arī duetā viņi daudzu spējuši aizraut ar savu programmu Radīts Latvijā. Pēc tās noslēguma abi šobrīd turpina pasniedzēju darbu Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā un gatavojas Da Gambas pavasara koncertūrai, kā vienmēr grupas īpašajā rokrakstā. Klasiskās mūzikas huligāni, kur mēs čakarējam klasisko mūziku. Vienā projektā. Tas arī kvalitatīvi jāvāk. To mēs darām ļoti kvalitatīvi. Profesionāli čakarējam klasisko mūziku. Īstenībā nečakarējam tāds joks. Mēs drīzāk tā kā iedodam otru elpu, kaut kādu citu skatu punktu. Parādam cilvēkiem, kur ikdienā neklausās akadēmisko mūziku, ka tā ļoti forša un ļoti emocionāli bagātīga mūzika. Tas, kas pietrūkst mūsdienu popmūzikā, teiks. Daudzi pēc mūsu koncertiem aiziet mājās un ieslēdz YouTube oriģināli, paklausās, ko tad tur tas Bachs bija domājis, ja Čaikovskis vai Mocarts. Un tas vienmēr ir ļoti patīkami. Lai gan vizuāli līdzīgi, šie divi auto katrs pārstāv savu pasauli. 4,5 metrus garais ZR-V ir aprīkots ar 184 zirgspēkus jaudīgu e-HEV benzīna hibrīdzinēju. Starp citu ar vienu bāku šis auto var veikt 1000 km. Savukārt ENY1 ir 100% elektromobilis. Tā motora jauda ir 204 zirgspēki, nemainīga grieza jau no pašas apakšas 310 Nm un ar vienu uzlādi. Pēc VLTP datiem tas var veikt līdz pat 412 km. Līdzīgas savstarpēji viņas, protams, ka ir, bet interesanti, ka šī izskatās kā kaut kā augstāka, bet patiesībā tā nav. Viņas abas divas ir pilnīgi citādākas. Šis ir ar iekšdedzes dzinēju un tas ir elektromobils. Tas ir divas radikāli, manuprāt, citādākas lietas. Ja mēs palūkojamies autobūves vēstures grāmatās, Honda ik pa laikam mums ir lutinājusi ar dažādiem gardiem un sportiskiem braucamajiem. Domāju, daudz no mums atceras tādas modeļus kā S2000, CRX vai Integra. Tie gan visi kā viens bija divdurvīgi un gan kompakti, bet šie divi, ņemot vērā faktu, ka mūsdienās populārākais autosegments ir tieši pilsētas crossoveri, savā apvidnieku tēlā ir pamanījušies iemiesot labākās Honda sportinieku tradīcijas. Abu šo automobīļu tēls ir nepārprotami dinamisks. ZR-V milzīgā radiatoru reste, masīvais bamperis un modernie pamatlūkturi, ENY1 staltā stāja, kupējas paskata jumta pūdlīnija un aizmugurējās statnēs integrētie durvju rokturi, kā arī citi knifiņi padarījuši šos auto acī tīkamus lietotājiem dažādās pasaules malās. Sajūta ļoti interesanti, jo tas ir tā kā džips, bet iekšā sajūta kā vieglajā ir. Jauda, protams, elektromobilim ir jūtama, jo tur uzreiz no pirmā pedāļu spiediena, tā teikt, līdz galam tu jūti to pilno jaudu un tas ir diezgan iespaidīgi. Man patīk tas miers kaut kāds, tas klusums. Tā stabilitāte un tik viegli vadās. Abas divas, šī, protams, drusku tā kā labāk elektro. Pilnīgi droši ENY1 varam saukt par Hondas pirmo vērā ņemamo elektroautomobili. Arī pats ražotājs to ir iekodējis nosaukumā, ko iespējams ir izlasīt kā Anyone. Tas nozīmē, ka šis auto spēs tikt galā ar jebkuru uzdevumu un būs piemērots ikvienam tā lietotājiem. Tas ir gan ietilpīgs. Auto garums ir gandrīz 4,39 cm, tam ir 5 sēdvietas, ar nenolaistiem krēsliem 360 litru liela bagāžas telpa, un arī tā akumulators ir gan liels – 68,8 kWh. Ātrie uzlādētā enerģijas krājumus iespējams atjaunot 45 minūtēs, kas faktiski nozīmē, ka 100 km veikšanai nepieciešamo elektrību tas spēj uzņemt 11 minūtēs. ENY1 uzlādes spraudnis izvietots priekšā, un ja bieži izmantojat publiskās uzlādes stacijas, tas ir ļoti ērti. Un pats svarīgākais, tas brauc un izskatās kā normāls auto.
Dinamikas rādītāji abiem ir teju vai identiski – 7,6 un 7,8 sekundes par labu elektroauto. Arī apgriešanās rādījus ir līdzīgs 11,3 metri pret 11,6 elektroauto gadījumā. Trases līkločos šķietami stabilāka sajūta bija pie ENY1 stūres, un tas varētu būt izskaidrojums ar zemāko smaguma centru un salīdzinoši lielāku pašmasu. Protams, arī 310 Nm lielās griezes moments šādos braukšanas apstākļos ļauj labāk izbaudīt braucienu un papriecāties par dinamiku. Savukārt, caurgājumība labāka būs ZR-V, jo tā klirences ir par teju 500 cm lielāks, un dziļākā sniegā tā neapšaubāmi ir priekšrocība. Ej, tu nosaki interesanti, skaties! Es uzslēdzu to mašīnas jaudas plūsmu, un man mašīna parāda, ka, ja es tagad izslēgšu apsildi mašīnai, man būs plus 32 km. Nav slikti pie -6 grādiem. Latvijā vēl tā ir nākotne, bet sajūta ļoti labi, braucot ar elektroauto. Nu, man ļoti patīk pagaidām pirmais iespējas ir forši. Labi, tagad palūkosim, kā izskatās šo divu automobīļu salons. Un sāksim ar ZR-V. Kā redzat, šeit valda tīras dizaina līnijas, protams, centrālajā vietā digitālajie paneļi. Visnotaļ simpātiska, funkcionāla, ērta, stūra, pāris mehānisks slēdži un pogas. Arī interesants vidus konsoles risinājums, telpisks ar vietu telefonu lādēšanai un USB pieslēgvietām abās pusēs. Īsumā sakot, pirmais iespējas ir patiešām labs. Iekāpjot šo auto, uzreiz ir skaidrs, ka tam jābūt elektriskam. Paskatieties uz šo ekrānu. Tas ir milzīgs, 15,1 colu lielā Honda Connect multimediju sistēma, ir kā šī auto vadības centrs. Šeit varēsiet kontrolēt multimedijus, braukšanas funkcijas, navigāciju, atpakaļgaitas kameru un arī citus iestatījumus. Savukārt 10,2 colas lielais vadītāja displejs, kurš atrodas aiz stūres, ir pilnībā pielāgojums jūsu individuālajām braukšanas vēlmēm. Stūra arī laikam ir identiska. Tā kā tādā ziņā viņas ir ļoti līdzīgas. Man ļoti patīk divas lokas, tas ir forši. Gaisa ventilācijas atvers abiem ir tāds sportisks. Man tas ļoti iekrita acīs un man likās forši. Šim te modelim varbūt vairāk patīk tas, ka ar viņu var ātrāk sasildīties. Ar viņu var, manuprāt, daudz vairāk nobraukt kā ar elektromobīlu. Bet, viss ir atkarīgs atkal, kur tu dzīvo un kāds ir tavu ikdienas ritms. Ja es dzīvoju Ikšķelē un ja man ir katru dienu jābrauc uz Rīgu, uz darbu, tur, piemēram, office darbu, tad es noteikti izvēlos elektromobīlu. Tur nav nekāda problēma, bet ja es dzīvoju Valmierā un man katru dienu jābrauc ir uz Kuldīgu, tad es noteikti izvēlos šo te. Lai saka, bija patīkami pēc ilgāka pārtraukuma izbraukt ar jaunākajiem Honda lolojumiem. Apkopojot domas, šie divi auto bija visnotaļ interesanti un vizuāli iekārojami. Pilnīgi iespējams, ka sākotnēji, radot šo dizainu, Honda vēlējās piesaistīt savu jaunāku pircēju uzmanību. Bet iznākums ir divi jauni modeļi, kuri spēj priecēt acis un sirdi neatkarīgi no jūsu vecuma. Paldies, ka skatījāties šajā reizē. Tiekamies jau drīz Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear.